Mēs jums pastāstīsim kāda bērza dzīves stāstu. Tā mūžs ir savies ar cilvēku mūžu, un bērza pakājē ir norisinājušies dažādi notikumi. Lūk, mūsu bērziņam ir 10 gadi. Viņam apkārt ir pļavs, kur Ēriks pļauj zāli. Reku nāk Dagnī. Ērik, brokastīs! Ērik, mēs tā kā Andris un Madara, salnā pavasarī. Bērzam jau ir 30 gadi. Zem bērza zariem norisinās romantiski notikumi. Lāsmiņ, nebaidies! Drīz mēs tā vairs neslapstīsimies. Aizbrauksim uz Rīgu, iesim uz hokeju, uz kafejnīcu, sameklēsim dzīvokli. Izšķiršos, protams. Kad? Pagaidi. Dagnī jāsagatavo. Nu jā, nobodziņš. Paklausies, aizbrauksim kaut kur, ja? Kā tu to domā? Aizved mani uz Mūnameģi. Bērzam jau ir 70 gadi, un savā garajā mūžā viņš ir vērojis arī cilvēku nesaskaņas. Paklausies, mīļais, nu ja tur kaut kas arī bija, nav taču ko uztraukties. Galu galā Uģim jau ir 18, un agri vai vēl tas tāpat būtu noticis. Un Plāsma jauka meitene, tīra un no labas ģimenes. Atceries, ka tu pats biji jauns, kā tu biji bikls un kautrīgs, un tagad tu mīli Lāsmu, ja? Jā. Kā tu to uzzināji? Man kā vēsturniecei loģika vienmēr bijusi stiprā puse. Bet tagad es braukšu prom. Un paskat, šo kreklu es sudrabu kāzām taupīju. Sudrabu kāzām! Bērs ir izaudzis, un to var nozāģēt. No tā ražo finieras saplāksnes, no kurām ražo dažādas preces. Lūk, nāk Emīls ar savu skimbordu dēli un atkal dzer bērza sulu. Nu, ko tu visu laiku vari to sulu dzert? Nu, lai zini, kad man nav naudas, es nevaru dzert. Kad man ir naudas, es nedrīkstu dzert. Kā tad lai es dzeru? Šī bērza un cilvēka dzīves stāstu jums stāstīja Aizputs vidusskola.